Labdien! Tad mēs atgriežamies pie pasienas ērģelēm pēc 2 darba nedēļām. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs te varētu teikt atbrīvojām tās ērģeles no dažādiem uzslāņojumiem, kas bija vēlāk pārbūvju gaitā radušies piebūvētas daļas klāt. Tā, šeit ir tātad siena, kas ir tagad tā kā noņemts vēlāk piebūvētais spēles galds. Tagad mēs te redzam visu to, kas ir palicis no sākotnējām ērģelēm, un redzam to, kas mums te būtu jādara. Gan, teiksim, pie tā korpusa, gan arī pie mehānikas, un kur šeit būs vajadzīgs veidot jaunu klaviatūru. Otrā pusē arī tā siena ir atbrīvota, un var redzēt savukārt to, kas tur ir. Un mēs veicām mazliet apraksts, un tad arī strādājām ar stabuļu dokumentāciju. Mēs izņēmām visas prospekta stabulas, fotografējām tur arī gan uzraksts, gan dažādas tās detaļas un defekts un tā, un nomērījām un salikām atpakaļ. Vienkārši, lai viņas nemētājās, lai labāk viņas stāv iekšā. Prospekts stabuls ir izgatavots no ļoti plāna alvas svinā sakausējuma, diezgan augstprocentīga alva, kādi, manuprāt, kaut kur ap 70% alva. Un tās iekšienes stabuls ir izgatavots ar lielāku svinu saturu. Pie tam, piemēram, tam principāli reģistram kāja ir stipri vairāk svins un korpus mazāk svins. Visādas tur īpatnības parādās lēnā garā to darot. Jā, te, piemēram, šeit man tagad priekšā, ko es pašlaik mēru, to reģistru sauc flat major. Tas bija šī tipa ērģelēm tikpat kā obligāts reģistrs. Tas vienīgais 8-pēdu reģistrs bija ērģele. Iespējams, ka vēl viens, bet tas ir tas pamata 8-pēdu reģistrs. Un tad bija otrs tāds pats, tieši tāda paša konstrukcija slēgtais saucās flat minor. Tātad mazais, tas ir 4-pēdīgais. Un tad vēl te visādi interesanti, kur šeit ir tas, kas ir metāla daļa no flat minor. Jā, arī tāds pats. Bet pie tā mēs vēl mērīšanas vēl netikām šai reizē. Nākamajā. Šeit mums kur ir apakšā sagrupēts. Te ir stabulīts no principāla 4 diskanti, kas uz lādes nāk. Jā, un pastāstiet par tiem papīriem, avīzēm, ko mēs redzam uz tabulītes. Tā kā metāls ir ļoti plāns, tad brīžam ir bijusi problēma, ka viņš sāk slikti skanēt, kad ir plāns metāls. Un tad, lai uzlabotu un lai dabūtu arī to skaņu mazliet zemāku, tad viņi ir līmējuši avīzes virsū. Tāds paņēmiens, kas nav varbūt ļoti pareizs no tāda restaurācijas viedokļa, bet vismaz palīdz tajā brīdī. Tas ir arī šī tipa ērģelēm tikpat kā obligāts jūlis 4, tad konisks stabuls. Plēšu konstrukcija, un bija tā, kā mēs arī patiesībā bijām domājuši, kad kā smeļamās plēšas bija izmantotas vecās baroka plēšas. Tātad baroka sākotnējās plēšas no šīm ērģelēm, ka viņas ir darbojušās kā ķīļplēšas, vai nu viņas bija novietotas viena otrai blakām, vai novietotas viena virsū otras, bet visticamāk, ka viņas bija sākotnēji ērģeļa aizmugurē, kur tagad ir šis piebūvētais pedāls.
Un tad vēlāk, kad ir piebūvēts pedāls, bija vajadzīgs daudz vairāk gaisa ērģelēm. Tad viņi izveidoja to jaunu plēšu sistēmu, kur bija tāda stipri liela uzkrājošā plēša, un šīs divas baroka plēšas viņi bija piebūvējuši apakšā zem šīs uzkrājošās kā smeļamās. Un tātad to mēs tad izmantosim ērģeļu restaurācijā. Tātad šīs plēšas būs jārestaurē, un tas, starp citu, ir arī papīri ar uzrakstiem, kur varbūt tepat no klosteri ņemts, kur mācījušies cilvēki pareizi latīniski rakstīt. Par tālākiem soļiem. Tālākie soļi mums ir plānoti. Tātad tagad mums ir atsekts un tā kā atbrīvots šīs te daļas, kas ir sākotnējās. Augšā ir tātad vējlāde, kas ir arī, tātad, kad mēs tiksim tik tālu un būs skaidrība par finansējumu un tā, tad mēs viņu montēsim nost, vedīsim uz darbnīcu, restaurēsim. Tāpat šī mehānika, tātad veļu rāmis, un tad būs arī jāveido jaunā klaviatūra, un tad arī darbi pie gaisa sistēmas. Un tad, kad mums un pie ērģeļa apbūves. Un, kad tas būs galā, tad mums paliek praktiski darbi tikai ar ērģeļu stabulēm.